Vietā, kur Cernikava satieksies saulkrastiem, ar zāģiem un grābekļiem un citiem instrumentiem rokās pulcējas dažādu vecumu ļaudis, lai no drāzām attīrītu mazo lilasts upīti. Te ir mests, te vēl ir, var redzēt, vēl armijas paliekas, visas tās vecās ēkas, te bija poligons, un kopš tā laika te nekas nav darīts, un radās tā doma kaut nedaudz, bet sapkopt mazāk. Kaut maza teritorija, bet tomēr teritorija, kas varētu būt pēc tam patīkam atpūtas vieta. Vēl jāpaņem maiss, jāuzklaus koordinators pēdējie norādījumi un darbs var sākties, kamēr viena no krasta vēl kārā dažādas drazas un vecās zāles, cita grupiņa kāp laivās, lai tīrītu upes dzelmi. Noskaņojums ir ļoti labs, jā. Prieks, kad labs darbs vieno cilvēkus un ir sabraukuši un neatsaka palīdzību ar instrumentiem un darbarīkiem. Rosību valdīja arī citviet. Privātmāju rajona iedzīvotāji Taukas dienā bija nolēmuši attīrīt caurteci. Šeit gan vairāk darāmā bija vīriem, kuri izzāģēja saaugušos krūmus. Vien pacīnīties nācās ar milzu riepu, kas lepni gozējās pašā grāvja vidū. Tikmēr cita tautsnieku grupiņa Gaujas krastos no krūmiem un lapām attīrīja vietu, kur jau redzam pamatu topošajai muzeja mājai. Mēs atradām divas bedres pilnas piemestas ar atkritumiem tajā pusē, bet mēs viņus aizraksim, mēs izvācām ārā skārdu, kas nedalās, bet principā nav te ļoti piemēslos. Nevarētu teikt, ka te būtu cilvēki nākuši un tā dikti mēslojuši. Ideja par muzeja izveidi radās pagājušajā gadā, atzīmējot Cernikavas 800 gadi. Tagad tā jau sākusi īstenoties dzīvē. Uz šiem pamatiem virsū tiks likts vecās cēlāju mājas samazināta versija, kur ir gatava guļbaļķu māja. Un mēs ļoti ceram, ka jau mūsu Nēģu svētku laikā mēs varēsim viņu arī atklāt. Šeit pat drusku tālāk kādreiz bija zvejnieku sēta, un šobrīd šī māja atrodas Brīvdabas muzejā. Un viņi ir vairāk kā 200 kvadrātmetru liela. Mēs paņēmām šīs te mājas samazināto versiju, jo viņi te kādreiz bija stāvējusi drusku tālāk. Un tāpēc šai mājai ir arī asociācija ar šo muzeju jau pats pa sevi vēsturi. Es šobrīd vācu materiālus, apstaigāju ap 30 ģimenēm, esmu apstaigājusi dzimtām, cilvēkiem tiekos, kas sniedz savas relikvijas, kas fotogrāfijas, atmiņas, bet cilvēki, es gribu teikt, ir ļoti, ļoti atsaucīgi un pretinākoši. Paldies viņiem par. Lielajā Taukā Cernikavas novadā piedalījās vairāk nekā 2000 cilvēku. Tie, kuriem ir vēlme redzēt savu apkārtnes skaistu. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.